Bet tagad par nopietno. Gads ir jauns, mums bija 18 dažādi priekšlikumi. Kā mums ir veicies? Jā, 28 gadam mēs tiešām lūdzām deputātus un izpildu direkciju izskatīt vairākus priekšlikumus. Man ir liels prieks, Pāvēl, kad bērnu biblioteka iet uz priekšu. Super. Tad Teātra iela, bērnu biblioteka, otrais stāvs šajā ēkā. Jā, mēs nesāksim šogad viņu remontēt, bet mums ir iebudžetēta nauda tehniskā projekta izstrādēji. Tātad šajā gadā tehniskais projekts, nākamgad jāsāk būvēt. Super, ļoti labi. Es pajautāju tev, tu pajautā man. Kas tev patika no mūsu 18 priekšlikumiem? Man viss patīk. Man tikai dažas lietas, kas man nepatīk, jo nevienmēr ir labas. Šad tad ir tā, kā ir. Bet ar nelielu piekāpšanos mums ir cerība nākamgad pavasarī, ka pirmsskolas pedagogu atalgojums tomēr būs pilna algas likme. Tiesa gan diferencēt, atbilstoši bērnu skaitam, pašvaldības policija, sociālais dienests un citi pašvaldības iestāžu darbinieki iespējams, jācer, sagaidīs savu algas kāpumu. Jā, tad par šo mums ir jāstāv jākrīt šī gada marts. Obligāti. Ja kas ejam uz protestiem, piketiem. Cerams, ka tā nenonāksim. Bet ja vajadzēs? Būs, bet ja vajadzēs, tad mēs būsim cīņā saucēji. Braucam tālāk. Algas ir svarīga lieta, ļoti svarīga lieta. Kas mums vēl bija sarakstā? Dzīvnieku kapsēta, piemēram? Jā, dzīvnieku kapsēta, precīzi. Lai mums nebūtu tā, kā ir šobrīd, kad visos, parkos, pludmalezonās un citur mūsu mīļie dzīvnieciņi tiek apglabāti. Kā pilnīgi visu? Šur un tur iedzīvotāji saka, sūta ziņo, saka, kas tas ir, bet, godīgi sakot, nav jau īsti kur. Tagad būs pirmā kārta. Tātad pirmā kārta mums plānojās, kad būtu, tātad pievaceļš un sāksim veidot dzīvnieku kapsētu. Kas sanāk zaļā biržas teritorija, jaunā pasaule? Tātad blakus patversmei. Tai pusē. Labi, pirmā kārta būs. Tālāk tava mīļā tēma atskurptuve. Tātad pašvaldībai ir pienākums nodrošināt atskrituves pakalpojumu, un mums viņi daudz gadu šobrīd ir Bāriņielā, par ko ir šīs apkaimes iedzīvotāju virkne tādas sūdzības par ļoti praktiskām lietām. Un šobrīd ir pieņemts lēmums, kad atskrituve pārceļās mums uz Mucinieku ielu 3. Tas ir labi? Tur katrā lietā ir plusi un mīnusi, bet kopumā es teiktu labi. Okay. Pakalpojums tiks nodrošināts. Viņš novirzās bišķiņ prom no centra. Mēs par šo esam arī Ziemeļu priekšpilsētā ar iedzīvotājiem runājuši. Šobrīd mēs satraukumu neredzam par šo pārbīdi, tad sekosim līdzi, lai tur viss ir skaisti. Labi, komitejas sēde bija, kurā mēs izgaismojam to problēmu par jauniešu mājas nepietiekumu finansējumu. Atceries? Atceros, tā tev bija ļoti mīļa tēma. Tā vienmēr būs man mīļa tēma un Aleža mīļa, bet ja tā par nopietno, mūsu politiskie kolēģi ir ieklausījušies un jauniešu mājai būs paaugstināts finansējums, kas ir būtisks dažādu pasākumu organizēšanā un arī jaunatnes darbinieku darba algas palielināšanai. Jo jaunieši ir mūsu nākotne ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jā, tā vajadzētu būt. Tā kā progress ir. Par to ir liels prieks. Braucam tālāk. Teātris. Teātris, jā, tu atceries, Pāvēl, teātris, kas ir kaut kādā mērā arī kontekstā ar Liepainieka karti. Mēs runājam par to, ka Liepainiekiem ir jābūt privileģētiem statusam uz dažādiem kultūras, sporta pasākumiem un tā tālāk. Mēs to saprotam. Un arī teātris, jā, teātrim ir budžets bišķiņ pieaudzis. Es ļoti ceru, ka tas atspoidosies arī aktieru algās, bet Liepainieka karte, tur mums, Pāvēl, vēl darbiņš ir darāms. Šobrīd deputāti un izpildu direkcija mūs tālēc galam man šķiet nesaprot, kāpēc tāda Liepainieka karti vajag. Tāpēc, ka runājam sarežģīti iespējams. Iespējams. Tā kā rakstīsim vēstulīti, aicināsim darba grupu un Liepainieku kartei būs būt, bet tur mums vēl būs jāpastrādā. Labi, tad strādāsim. Nav citu variantu. Vēlreiz atgādījumi, mēs runājam par nākamā gada, tas ir jau šā gada budžetu. Ja? Un mūsu prioritātēm, par ko mēs esam iestājušies. Atpakaļ braucam pēc Liepainieku kartes, par kurām mēs esam iestājušies un iestāsimies. Zaļo atkritumu nodošana? Jā, cilvēkiem bija svarīgi, lai var nodot zaļos atkritumus bez maksas un cilvēkiem ērtā laikā. Būs? Būs. Sestdienās Kalnieku ielā zaļie atkritumi būs nododami visu gadu. No 9 līdz 5? Sestdienās no 11 līdz 4. Okay. Tagad tu man kaut ko pajautā. Kas mums te vēl ir skaists? Ūdenstornis, karos. Zini, ir tāds mikrorajons karos Liepājā? Tu nopietni, es te zinu. Es arī zinu. Labi. Un tur ir ūdenstornis, bijušais ūdenstornis. Vēsturisks tāds, jā. Ko mēs ar to darīsim? Mēs teicām, remontējam un iedvešam no jauna dzīvību šajā brīnišķīgajā objektā. Ko mūsu kolēģi atbildēja?
Kolēģi saka, ka Liepājas ūdens veiks tehnisku apsekojumu, mēģinās saprast, cik vajag naudiņu un tad, ko darīt tālāk. Tā kā te mums jātur roku uz pulsa. Tāpat kā ar Liepājnieku karta, ne? Jā, bet šo mēs nevarēsim izdarīt bez karosnieku un tādu Liepājas aktīvo kultūras cilvēku iesaistes. Mums ir jāpanāk, lai šis objekts kalpo kultūrai un kopienai karostā. Mums jāstiprina visi Liepājas mikrorajoni. Tā kā tur mums vēl jāpastrādā būs. Labi, strādājam. Brīvpieejas sporta laukumi šeit gan. Es nezinu, tā ir labā ziņa vai sliktā ziņa? Es gribu teikt, ka tā ir labā ziņa, jo, kā izrādās, Zintaras skola ir viena no prioritārajām brīvpieejas sporta laukuma aprīkošanā. Kāds to būtu domājis, bet bez Zintaras skolas, tas ir Laumas mikrorajona, mums ir paredzēts un iekļauts tehniskās dokumentācijas izstrāde Jāņčakas vidusskolas brīvpieejas sporta laukumā. Jā. Tas ir ļoti svarīgs solis. Bet pēc būtības šeit darāmā ir daudz. Un apstāties pie tā, ka tā ir tikai Zintaras skola vai Čakas skola, ir stipri pamazs. Jā, bet papildus šitām skolām tev nosauktajām vēl mums ir Zaļā birze, kur ir sporta pārvaldes kolēģi ļoti aktīvi pastrādājuši. Un Zaļā birzī visdrīzāk jau šogad būs būtisks uzlabojums vienā skaistā sporta laukumā. Paturpinot sporta tematiku, mums Liepājā diezgan liels sāp ir ar mākslas un sporta vingrošanu. Jā. Kā ziņo kolēģi, tad mākslas vingrošana, kas ir Ziļķa iela, atkal Ziemeļu priekšpilsēta, līgums par telpas izmantošanu ir pagarināts. Tur notiek komunikācijas ar telpu īpašnieku. Cerams, ka viss būs un mums būs jauni forši mākslas vingrošanas sportisti. Vecāki ir nobežījušies vēl joprojām. Zināšanai. Jābūvē jauna ēka, jauna halle. Jā, kāpēc ne? Jāpārskata koncepcija. Pieskatīšanas pakalpojumi. Atceries Līvups attīstības centrs, tur ārkārtīgi aktīva biedrība aizvējā. Precīzi. Un mums ir izdevies panākt, ka ir palielināts finansējums un paredzēts atsevišķs finansējums bērnu vasaras nometnēm. Papildus 10,000 speciālo bērnu iesaistēji, kas ir plusa zīme, un līdztekus tam, kas ir vēl pie labiem darbiņiem. Bet šīs skaistās lietas, turismu sezona, mēs atceramies, ka mums aļģis baigi daudz skaloja jūrā. Bija smaķeli, tā ka ne pa jokam. Kurš to var aizmirst? Gāja, mēs esam skaidri vienojušies, ka mums naudiņa aļģu izvešanai būs lielāka. Protams, mēs ceram, ka liepājnieki atradīs iespēju, kā šīs aļģis izmantot savos maidārziņos un tā tālāk, bet tik daudz izmantot ar ķēra brauks un tā kā vedīsim jaudīgi prom. Tā kā turisms, gan aļģis, gan atkritumu tēmā, pludmales zonā vajadzētu būt, ka tiks sakots līdz šīm lietām krietni rūpīgāk. Un kas mums vēl ir? Vēl viena liela tēma, Pavel, bija, ir joprojām daudz tā mājās lifti un patvērtņu tēma, patvērtnes pagrabstāvos. Tur mums šobrīd norāda, ka Altumam esot skaista programma, kas šo var palīdzēt kārtot. Turpināsim pētīt, un šī ir super svarīga tēma. Man bišķiņ sāp sirds, kad mēs drošības tēmai varbūt par maz pievēršam uzmanību pilsētā. Es domāju, nevis varbūt par maz, bet par maz mēs piešķiram uzmanību. Ja mēs paskatāmies uz budžetu kopumā, man gan bija pirmā gada pieredze piedalīties budžeta apspriešanā. Es tur neredzu prioritātes, tādas izteiktas prioritātes. Es redzu, ka vēl joprojām mēs turpinām izkopt politiku, ko sauc par prēmijām. Reprezentācijas izdevumiem es gan esmu to teicis, ka mums jānosaka konkrēts procents, cik no kopējā budžeta vispār katra iestāde varētu tērēt prēmijām un reprezentācijas izdevumiem. Tagad darāmā ir daudz, bet par drošību runājot, vairākas reizes esmu teicis par drošību ne tikai gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan vispārējās izglītības iestādēs. Un atceries, mēs runājam par video kameru nepieciešamību pirmsskolas izglītības iestādēs. Mums ir atbilde, varbūt ne video kameras būs, bet kā sauc? Domofoni būs. Bet būs arī kameras. Būs arī kameras. Jāpavērtē, kā viņas tur efektīvāk izveidot. Kur vajag domofonu, kur vajag kameru. Jā. Un klāt visam nāk arī specializēti drošības uzlabošana. Drošības uzlabošana pirmsskolas, bet vispārējās izglītības iestādēs. Mēli mežģās ar tevi. Es domāju, ir labs solis spērts. Šī gada budžets tika apstiprināts jau pagājušajā gadā, un daudzas ir superīgas lietas, bet jāturpina strādāt, un kopā ar liepājniekiem jāturpina strādāt par visu, ko mēs ikdienā redzam, kur mums vajag kaut ko mainīt, transformēt, pilnveidot. Par to jārunā, jātur rokas puls un
mēs varam izdarīt daudz. Un es gribu pateikt paldies. Tiešām paldies visiem mūsu sadarbības partneriem, kolēģiem, komunālām pārvaldēm, entajām iestādēm par sadarbību. Un es ticu, ka mūs sadzirdēs, bet pats galvenais ir paši liepānieki. Jo tieši balstoties uz jūsu vēlmēm un vajadzībām, top mūsu darbs. Jūs esat darba devēji, mēs esam darba ņēmēji. Pāvils Jurs gatavs strādāt. Saules rogā arī.